Olga Petkeviča no Saskaņas uzdod pēdējo jautājumu šī vakara debatēs. Es arī Mūrnieces kundzes uzdošu jautājumu. Nu jau vairāk kā 20 gadu garumā Eiropas Savienības moto ir vienoti dažādībā. Jūs savukārt esat Latvijas vadošo partiju pārstāvi, kuri jau 30 gadu garumā un pēdējo 2 gadu garumā pastiprināti to vien dara, ka mēģina izspiest šo dažādību no Latvijas, ignorējot un pat atklāti apspiežot 1/3 iedzīvotāju intereses. Vai jums nešķiet liekulīgi tēmēt uz Eiropas parlamentu, kur jāstrādā, lai vienotu dažādības, tai pašā laikā mēģinot visiem spēkiem iznīcināt šo dažādību savā valstī? Es domāju, Petkevičas kundzei ķersimies pie šī jautājuma pašas saknes. Padomju okupācijas sekas joprojām ir, un mēs redzam, ka iedzīvotāju daļa, diemžēl, Latvijā nievā gan valsts valodu, latviešu valodu, gan satversmi, gan mūsu pamatvērtības, un neizliksimies, ka šīs problēmas nav. Es gribētu, lai arī jūs gan skaidrāk pozicionētos šajās lietās, gan dzīvotu saskaņā ar Latvijas vērtībām, ar satversmes vērtībām un nešķeltu Latvijas sabiedrību. Paldies, atbildi saņēmāt? Jā, es esmu Latvijas patrioti, es piedzimu šajā zemē. Es nekad mūžā nebiju Krievija, un Krievijas valoda nav Krievijas valoda. Es esmu Latvijas krievvalodīgā, pastāvīgā iedzīvotāja, šīs valsts pilsone. Es aicinātu arī jūs cienīt šo faktu. Ar grūtībām pozicionēties Ukrainas un Krievijas jautājumu. Paldies!